Sveicināt, Marek! Visi atpušamies šodien! Mēs šodien laba diena. Mums visi atpušas. Uzdaram maliņu. Es biju jauns, dzīvoju ar pilnu jaudu. Man bija darbs, nauda, draugi, alkohols, meitenes, ballītes, būtībā viss nepieciešamais, lai apmierinātu sevi. Man dzīve bija bezrūpīga un likās, ka man nekas netrūkst. Bet vienā brīdī viss sagriezās kājām gaisā. Man neatkarīgā dzīve sākās tad, kad man palika 18 gadi. Kad iemesla dēļ mani vecāki bija šķīrušies, un mēs ar māmu dzīvojām divatā. Tik līdz mēs sagaidījām 18 gadi, un es viņam teicu, lūdzu, esi patstāvīgs. Esi patstāvīgs, un lai galva ir uz pleciem. Un atbild pats par sevi. Tas bija viss. Nu, tur, kur bija Mareks, tur bija noteikti nepatikšanas. Tas bija 100%. Pēc vairākiem gadiem atkal iepazinos ar savu tēvu. Satikāmies, un es uzzināju, ka man ir pusbrālis un pusmāsa. Arvien biežāk sāku braukāt ciemos pie viņiem. Daudz laika pavadīju Rīgā. Es tur gāju uz klubiem, ballējos, pavadīju laiku ar draugiem, iepazinos ar jauniem cilvēkiem, kā arī strādāt celtniecībā. Nu, jā, viņš pēc tam aizgājis uz Rīgu, brīvā ceļā strādāt. Bet pēc tam, pēc kāda laika, viss tas pajuka, celtniecība sāk brukt. Pēc tam es viņam teicu, es tev varu piedāvāt tikai slimnīcā. Darbs celtniecībā man nodrošināja 2 gadus. Taču finansiāli sarežģījumu dēļ pārtraucu strādāt. Un māma ieteica meklēt darbu slimnīcā. Tā uzsāka darbu slimnīcā par sanitāru. Ar doktoriem viņš bija paklausīgs, ko lika, to darīja. Nebija nevienas sūdzība par viņu. Tikai darba laikā, ka viņam bija viss kārtībā. Kas bija ārpus darbā, to es nezinu. Starp kolēģiem ievēroju kādu jauku meiteni, kur strādā citā nodaļā. Taču iepazīties man ar viņu neizdevās. Tuvojoties Ziemassvētkiem, tika organizēta darbinieku balle. Mums ir darba devēji, reiz gadā taisa balli darbinieki. Un atļauts paņemt otro pusi. Protams, kā tad otro pusi neņems. Es Marekam piedāvu. Es saku, Marek, vai tu gribi? Viņš saka, jā. Viņš aizgāja. Jā, viss bija zolīgi, viss bija kā vajaga. Nebija neviena dāma, kura nebūtu dejojusi. Visus viņš izdancināja. Man nekur nebija par viņu kauns. Viņš sevi parāda tikai no labas puses. Brīvs bija jauks, patīkams. Tie svarīgākais, tur atkal ieraudzīja iepriekš manīto meiteni, kuras vārds bija Una.
es uzaicināju Unu dejot, taču tas, diemžēl, notiks vienīgi beigās. Līdz ar to mums netika daudz laika. Pasmēja meitenei iedot savu telefonu numuru un tālāk devos uz klubu. Tikko bija iznācis ārā no viesnīcas, kur notika balle, un man panāca, pārsteidzās skops un solīja, ka mēs drīz atkal tiksimies. Kādu laiku pavadījām sarakstoties, taču mūsu starpā nekā nebija, jo tajā laikā bija attiecībās ar citu meiteni. Drīz vien saslima plaušu karsoni un nonāca slimnīcā, kur man regulāri apmeklēja Una. Neilgi pēc tam pārtrauca attiecības ar iepriekšējo draudzeni, jo tikai Una nāca man apciemot un izrādīja rūpes. Pa to laiku viņa ieņem pirmo vietu manā sirdī. Pēc slimnīcā pavadītā laika Una tik drīz nesatiku. Taču izdomāju, ka varētu viņai pajautāt bildi no Ziemassvētku balles un uzaicināt uz tikšanos. Beidzot satikāmies un aizgājām uz naktsklubu, kur lieliski pavadījām laiku. Sākām veidot tuvākas un nopietnākas attiecības un sākām kopdzīvi. Un bija jauka meitene ar patīkamu raksturu. Viņas rūpes par mani un apkārtējiem parādīja to, cik viņai ir silta sirds. Jūtos laimīgs, kur būt kopā ar tādu cilvēku. Mēs nolēmām turpināt mūsu nākotni kopā. Vai man jāziedo kaut ko? Atkal stāvi manā priekšā un klusē nesaku neko. Beidzot saplūstam mēs vienā. Bija man sevi jāziedot. Tevi mīlu, vairāk nevajag neko. Es tevi mīlu, vai tavai gaismai jāsako, vai katra diena jādzīvo, vai katrai doma jālido, jālido. Es vienkārši viņam teicu, es saku, jā, tu Unai lielo pušķi ar rozinu dāvini, a man tikai vienu. Es saku, nu kā tad tā? Nu, viņš saka, mamma, tā ir man draudzene taču. Nu, es saku, labi. Nā. Un ko režisors saka? Kā vienmēr atkal braucam. Pienāca tā diena, ka slimnīcā bija nostrādājis 2 gadus. Mūsu kolektīvam bija plānota godam nopelnīt atpūti. Izīrējām pirti, sagatavojām aktivitātes, sagādājām ēdienu, protams, neiztikt arī bez alkohola. Cik liktenīgi, ka tieši pirms devos uz pirti un man teica, ka esmu prātīgs. Kurš to būtu domājis, ka nepaklausība tik vienkāršiem vārdiem no tuvu cilvēka varētu novest pie tāda dzīves pavērsiena. Kad visi kolēģi bija sabraukuši, sākām savu atpūtas ballīti. Kad bija sasildījies pirtī, kolēģi piedāvāja aizbraukt uz ezeru nopeldēties. Es biju labi ierēbis, bet tāpat piekrita.
Mēs atbraucām 2 mašīnās. Pirmais, ko es izdarīju, ieskrējos no Laibas ielas ūdeņiem. Kopā ar kolēģiem peldējāmies. Es pamanīju bērnu slitkalniņu, uz kuru tūlīt uzkāpu. Nebija ne jausmas, ka tas varētu atrasties tik saklā vietā. Neatceros, kas notika starp lēcienu un atceršanos pret grunti. Atceros tikai to, ka pēc trieciena uzpeldēja ūdens virspusē. Bet nevarēju saprast, kāpēc nespēju pakustēties. Es sāku slīgt. Mana kolēģe no manas nodeļas, viņa bija tur kā šofers. Viņa man stāstīja, viņa saka. Pēc tam, kad viņi izdomājuši braukt atpakaļ, viņi skatās, ka Māreka nav. Māreka nav. Un tur viena doktora saka, viņa saka, kur viņš pazuda? Viņš saka, ja slikst, tad cilvēki neslīkst. Un skatās, viņš izpauda. Kaut kāds laiks viņš pagāja. Man vienmēr ir bijis paticis akstīties. Līdz ar to apkārtējie bieži mani neuztver nopietni. Tieši tad, kad es slīku, pārējie domāju, ka es tēloju vai izliekos. Pagāja kāds brīdis, līdz viņi saprata, ka es netēloju. Un ka man tiešām kaut kas noticies. Tad fiksi viss skrēja uz turieni, vilka viņu ārā, uz krastu. Protams, tur doktors saka, Mārek, tu mani dzirdi? Viņš tā ar acīm tā skatās. Pakustina rokas un kājas. Kaut kādas kustības, it kā es saprotu, kādas kustības viņš izjūta, bet kā īstenībā tur kustības nebija. Kad pamodos, es sapratu, ka esmu savā darba vietā, bet šoreiz kā pacients, nevis kā darbinieks. Tas bija tā negaidīti. Man zvan. Es ceļu klausuli. Man no darba zvana. Sveta, tev jāatbrauc steidzīgi uz slimnīcu, jo Mārekam ir slikti. Es pat nezinu, man nepaskaidroja, kas ar viņu notiek.
Nu, protams, pēc pusstundas bija mašīnā. Mēs braucām, mēs pie sevis domājām, kas ar viņu noticis, kas ar viņu, kur viņš ielidis, ko viņš izdarījis, ka viņam ir tik slikti. Nu, atbraucot uz turieni, atbraucot uz slimnīcu, tam visi tā staigā, tādi, kā lai saka, tādi bēdīgi, tā kā ar līdzjūtību. Nu, nezinu, kā man pateikt, tā tieši acīs, nu, ka Marikam ir tik liela trauma, ka nevar zināt. Zinu to, ka man pasauc uz reanimāciju un teica, ka viens no mūsu darbiniekiem ir ar smagu traumu hospitalizēts. Un tā, kad tu uzzini to traumu, nu, tas pirmkārt ir šoks, jā, jo ne jau tāpēc, ka tas ir Mareks, ja jebkurš jauns cilvēks, kas nonāk ar šādu veidu traumām, nu nav patīkama sajūta kā ārstam, jā, tas nav, reizēm, ja tev atved mirstoši 90-gadīgi cilvēki, tu saproti, ka tās dzīves arī beidzās, jā, bet te jau Mareka gadījumā un arī šo, ne tikai jau Mareka gadījumā, bet šo jauno cilvēku gadījumā tā dzīve tikai sākās, un sliktenis bija tā, ka Marekam bija tas sliktākais variants. Nu, protams, es eju tur, māsiņai saku, kur man doktors atļauj. Un es ar acīm skatos, kur tas Mareks ir pa to telpu. Skatos tajā pašā galā, tur ir monitori, viens kaut kāds guļ visādās tās katetros, trubiņās, langetē tur ap kaklu, tur, domāju, māsiņa saka, re, kur viņš ir. Un es pie sevis domāju, nedod Dievs, ka tas ir viņš. Viņa saka, jā, tas ir Mareks. Un es eju tur, un es nesaprotu, kāpēc viņš tāds ir. Jā, viņam bija ļoti augsts muguras smadzeņu bojājums, kas praktiski, teorētiski viņam liedza būt pat ratiņniekam. Es redzu, ka nav nekāda jēga ar viņu runāt, jo es tāpat tās neko nesapratīšu, ko viņš tur runā, jo vairāk es sevi uzvelku. Tagad es redzu, kas notika. Bet tā pilnībā man nav prātā. Es domāju, tagad langete, pagulēsim bišķīteņ, tajā attupsies, būs labi. Es māsiņai saku, rīt no rīta atbraukšu. Var? Jā, var. Un to mēs skaidri apzinājāmies, ka visa viņa atlikusī dzīve būs pagājusi guļot, būt kopjamam un bez iespējas sev pat pakasīt deguni. Tad, kad es apgulos mājās gultā, es negribēju ne ar vienu runāt. Tad tikai man pielica, ka tas ir Mareks. Tad es sāku domāt, kāpēc tas ir viņu? Kāpēc tieši manā ģimenē? Kāpēc? Jo viņš pats vadājis tādus cilvēkus uz operāciju. Ja arī pēc tam palikuši uz gultas. To, ka Mareks dzīvos kaut kādu lielu pārliecību, varēja pateikt ne ātrāk kā pēc gada. Jo, kā es minēju, tad pirmais ir tā akūtā fāze, kur vēl iesaistīts, visa elpošanas muskulatūras apstāšanās, elpošanas apstāšanās, sirdsdarbības apstāšanās. 10 reizes viņš gāja uz to sauli. Viņam kliniskās nāves 10 reizes bija, bet viņi laicīgi to visu tā kā novērša. Ja tam izejam cauri, tad nākamais, tā teikt, elles loks ir infekcija. Plaušu, urīnceļa. Nākamais – izgulējumi, kas atkal var novest pie ļoti bēdīgām un letālām sekām. Ja? Un Mareks tiešām visu šos elles lokus izgājis. Esmu bezgalīgi pateicīgs tiem cilvēkiem, kuri cīnījās par manu dzīvību un izvilka mani no nāves. Kur bija man blakus, pat arī tad, kad es biju bez samaņas. Kur gaidīja, kad es atkal pamodīšos. Regulāri nācu pārbaudīt, kā man klājās. Un, kad es pamodos, man blakus bija mani tuvi cilvēki. Protams, mēs kā ārsti veicām šos reanimācijas pasākumus un viss, bet vienmēr tu uzdod jautājumu, kas ir labāk? Tu nevari to nedarīt.
Bet tu saproti, vai tu neatgriez cilvēku atpakaļ tajās ciešanās. Nu labi, viņš tagad izdzīvo. Ko pēc tam? Nu ko? Sākumā es to visu neuztveru nopietni. Es domāju, ka ķermenis ātri atgūsies. Iziešu pāris rehabilitācijas un varēšu atkal staigāt. Tev jācīnās ne tikai ar šīm tavu dzīvību apdraudošām slimībām, infekcijām. Bet tev visu laiku jāmēģina sadzīvot ar domu, ka labi, es tagad iziešu tam cauri, bet nekas jau labāks nepaliks. Es būšu tieši tāds pats gulošs. Viņam nebija varianti. Es staigāšu, man būs protēze, man būs ratiņi, man kas, viss. Es visu atlikušo dzīvi gulēšu. Tu jābūt fantastiskam brīvspēkam, teiksim, un fantastiskai motivācijai pieņemt to, kas ar tevi noticis, un tev jāsaprot, ka dzīve sākās pilnīgi no nulles. Viņa būs pilnīgi savāda. Man taisīja rengens, bronhoskopijas un dažādas citas pārbaudes. Zingroju kopā ar fizioterapeitiem. Ārsts novēroja, ka manās kājās sāk parādīties kustības. Viņa teica, ka gadījumā, ja es staigāšu, tas notiks tikai pēc 3 gadiem. Es tam nepiekrītu. Teicu, ka tas notiks daudz ātrāk. Mēs ar Runu turpinājām apspriest nākotnes plānus. Viņa katru dienu rūpējās par mani. Nāca ciemos, nes ēdienu, vienkārši pavadīja ar mani labu laiku, lai es nejustos vientuļš. Bija droši, ka Duna ir tas cilvēks, ar kuru grib pavadīt visu savu mūžu. Es biju gatavs spērt nākošo soli. Mammai teica, lai nopērk sadarināšanās gredzenu, bet viņa ieteica nesteigties ar tik lieliem plāniem. Daudz laika pavadīju to visu pārdomājot, bet līdz gala lēmumu nenonācu. Šķita, ka mūsu starpā viss bija lieliski. Vismaz man tā izskatījās. Taču ar laiku Una man apciemoja arvien retāk. Protams, es sapratu, ka viņai ir savu dzīvi. Katru reizi, kad viņa bija pie manis, es vēl ļoti novērtēju. Bet nojautu, ka kaut kas nebija kārtībā. Pēc kāda laika mums tā telefona sarunas nebija tādas dienā. Mums bija kaut kā bišķitin tā 1, 2. Es uz pašu to nodaļu zvanīju pa telefonu meitenam, prasīju, kā viņš jūtās vai kāds pie viņa bijis. Kā viņam ir ar garīgo, viss ir labi, garīgais ok, viņš ir izklaidē, mēs viņu izklaidējām. Katrā gadījumā tās pašas meitenes man pasaka, ka viņam viss ir kārtībā. Es kā Una bija, viņa jau 3 dienas vai cik dienas tur nav bijusi. Es atbraucu, es sarunājuši satikties, es saku, Una, es zinu, ka tev kāds ir. Es saku, tu iesi pie Marika un pateiksi godīgi, ka tev ir cits. Un nedari viņam sirds sāpes. Pasaki, kā ir. Un lai viņš pieņem, kā jābūt. Vienreiz pasaki, un viss. Un tad kādā dienā viņa atnāca un atzinās, ka jau mēnesis sarakstās ar citu puisi. Tas, protams, bija ļoti sāpīgi. Es negribēju to pieņemt un šķirties. Es tiešām viņu mīlēju. Un man teica, ja tu mani mīli, tad ļauj man iet. Tas bija ļoti smagi. Ar asarām acīs teicu, lai vairs nezvanu un nerakstu. Tas bija nopietns trieciens. Tāda vilšanās, skumjas un vientulība. Neviens man nebija tik tūs kā Una. Tad, kad es pie viņa piegāju un pateicu, čau, kā iet, viņš ar manīm nerunāja. Es redzēju asaras acīs viņam. Un es sapratu, ka viņam pateica, ka viņa negribēs vairāk tā turpināt viņu gaidīt, kad viņš izveseļosies. Jo nav tādu cilvēku, kas tiešām gribēs gaidīt gadu, 2, kad viņš uzcelsies un staigās. Tur neviens garantijas nedeva. Sākumā nesapratu, kāpēc viņa ir atstājusi un aizgājusi pie cita. Domāju, esmu izdarījis ko nepareizi. Pateicu, ko nevajadzīgi. Bet pēc kāda laika sapratu, ka katram cilvēkam dzīvē ir tiesības uz savu izvēli.
Es negribēju un nevarēju un nosodīt par viņas lēmumu, jo nezināju, kā pats būtu rīkojies viņas vietā. Pēc šiem pārdzīvojumiem arvien vairāk sāku pārdomāt savu nākotni un dzīvi. Es meklēju cerību, jēgu, vaicāju sev par dzīves mērķiem. Sapratu, ka man pagātnē, kas bija pilna ar izlaidīgu dzīvi, ar nebeidzamām ballītēm, man nebija devusi neko vērtīgu. Kurš brīži, kad atgriezos pie samaņas, man bija apmeklējis kapelāni, ar kuru bieži vien apspriedām dzīves vērtības un lasījām Bībeli. Viņi stāstīja par to, ka mums pasaulē ir jāmeklē kas vērtīgāks. Sapratu, ka bija nolicis sunu pirmajā vietā, kad man pazuda tas, ko uzskatīja par savu dzīves jēgu, arvien vairāk ieklausījos kapelāns vārdos, sāku meklēt to, kas patiesi vērtīgs. Es redzēju to, cik viņam bija grūti. Es pat atceros, kurā palātā un kurā gultā viņš gulēja, un viņam jau bija personīgi rakstura problēmas. Cik es zinu, kad viņam bija meitene pirms tam, un tur arī bija šķiršanās, un es redzēju, iedomājies, tev viss sakrīt, jā. Bet tas optimisms, es nedomāju, ka viņš tēloja. Jā, viņš drīzāk sevi motivē, viņš sevi... Jo Mareks man teica, kaut kādā sarunā pasien atpakaļ, tā kā viņš vēl bija mūsu pacients. Viņš teica, ja viens durvis aizverās, kaut kas cits atverās. Tie, kas zina viņu, viņš jau nekad neteiks viņam iet slikti. Nekad. Un tā arī bija pašā sākumā. Protams, viņam bija lūzuma punkti, kā jau mums visiem tas ir normāli, bet tā, ka tu viņu satiec, tev vispār neliekās, ka viņam būtu vispār problēmas. Tad sākās mans rehabilitācijas ceļš. Tas sākās ar muskuļu stiprināšanos, pielāgošanos jauniem dzīves apstākļiem, cenšoties būt neatkarīgam no citiem cilvēkiem. Uzreiz pēc slimnīcas man aizveda uz rehabilitācijas centru Jūrmalā. Man veicināja muskuļu darbību rokās, kājās, kā arī tika piemeklēti palīglīdzekļi, kas atvieglotu manu dzīvi. Piemēram, ratiņkrēsls, gulta, datorprogramma, kas man brīvi ļauj darboties ar datoru. Un citas lietas. Rehabilitācija kopumā vērsta uz spēju atjaunošanu un uz ikdienas aktivitāšu atjaunošanu. Rehabilitācijas laikā mans plaušas kļūst stiprāks. Iemācījos pastāvīgi atklepoties, un tad no kakla tika izņemta traheostoma. Mani beidzot palaida mājās. Tad, kad doktori no rehabilitācijas pasaka, ka viss, savs laiks ir pagājis, jābrauc būs mājās, es biju pazudusi. Es domāju, ko es ar viņu darīšu? Jo slimnīca tas ir viens, tie cilvēki apkārt, tā ir slimnīca. Rehabilitācija, tā arī ir rehabilitācija. Tur arī cilvēki, kas par viņu rūpējās, kas viņu baroja, kas viņu grozīja, kas viņu... Te viņš būs mājās. Ko es ar viņu darīšu? Es paliku viena, ar viņu, divatā. Es nezināju, kā noģert, ko iesakt, bet viņš malacis. Viņš man pateica, nestreso, noliedz mani guļus, velc ārā roku, jāģerb nostam, nakts aiz loga. Viņu tur tajā rehabilitācijā iemācīja tādas lietas, ka es slimnīcā to nekad neesmu manījusi, ka mēs būtu darījuši. Tas ir viss ritmā jāiet. Un pēc tam atkal viņš saslima, viņam teica, ka viņam nedrīkst saslimt. Viņam uzreiz sēžas bronhita, tāpēc, ka viņš nevar atklepoties, jo plaušas neelpo. Viņš nevar atklepoties, viņš deg temperatūrā, atkal zvana no ātrā palīdzība atbrauca. Konstatējuši to, ka vajag atkal uz slimnīcu vesti. Tas bija histerija man vajadzēja skriet pa stāviem, prasīt, kas varētu palīdzēt nonest man lejā. Viņu uz ātro palīdzību. Tas bija šausmas. Tā pagāja pirmais gads pēc traumas. Slimnīcas, rehabilitācijas, mājas, atkal slimnīcas un tā uz riņķi. Otrās rehabilitācijas laikā tika pievērsta lielāka uzmanība rokām. Mēģināja kustināt pirkstus, veikt cits vingrinājums, kas palīdzētu to attīstībai. Tad, kad man bija iespēja ar viņu strādāt, priekš manis tas arī bija izaicinājums, jo ar tādiem pacientiem diezgan sarežģīti
uz aktivitāti. Jo dažreiz tu nezini, ko piedāvāt tam cilvēkam, jo nezini viņa intereses. Jo ergoterapija tas ir ļoti svarīgi atrast aktivitāti, ko pacients varētu veikt patstāvīgi. Kad bija beigusies kārtējā nodarbība, viņa jautāja, ko es vēlētos darīt. Tā kā atgriezties palātā negribēju, jo tur bija garlaicīgi. Prasīju, vai es varētu mēģināt rakstīt ar pilspalvu to turot mutē. Man neizdevās, taču ergoterapeiti nepadevās. Un viņš tā pasmējas, viņš saka, kaut kā man vizuālā mākslā neiet. Un es tā paklausies, saku, es tu varu iedot vienkārši votu vai zimuli. Te ielikt, tad tu varētu pamēģināt uzzīmēt kaut ko. Pilspalvas vietā man iedeva otiņu. Ar to gāja daudz vieglāk. Tas man tik ļoti iepatikās, ka vēlējos, lai man tiek dot iespēju šādi nodarboties katrā nodarbībā. Jo biežāk strādāju ar otru, jo labāk man tas izdevās. Kad mēs atradam to, ka tas ir tā aktivitāte, ko viņš var darīt pats, tad mēs sākam to maksimāli pielāgot un skatīties. Gultā, sēdus ratiņkrēslā, viss, kurš tas ir iespējams. Un kā zīmēt, ko zīmēt, jo arī bija tā, ka Mareks teica, ka man trūks iztēles, ko tādu var uzzīmēt, es pat nezinu. Un tad mēs mēģinājām, varbūt kaut ko viņš pārzīmēja, un tad tā mums ir gājis. Tāda sākās man gleznošana. Protams, zināju, ka tas prasīs daudz laika un darba. Pēc rehabilitācijas pavadīju 2 mēnešus aprūpes centrā, jo negribēju palikt iesprostots 5. stāva dzīvoklī. Šajā centrā vismaz bija iespēja tikt ārā. Man apciemoja draugi, radi, paziņas. Kāds no ciemiņiem man uzdāvāja molbertu un 2 otiņas, lai atbraucot mājās var sākt gleznot. Kamēr tur uzturējos, pašvaldība man piešķīra dzīvokli 1. stāvā. Un pēc kāda laika, protams, viņam iedeva dzīvokli. Viņš aizbrauca no manis prom. Iedeva dzīvokli 1. stāvā. Tad, kad viņam bija jau savi rati, elektrorati, viņš tika ārā iekšā. Viņš bija patstāvīgs, viņam jau ir elektrorati, viņš varēja izbraukt ārā. Tad jau es sapratu, ka viņš ir patstāvīgs. Tāds sākās man jaunā dzīve. Pamazām pielāgojos apstākļiem, dzīvoklis bija iekārtots. Atrast arī asistents, kurš rūpējās par mani. Atsākt mācības un ļoti atsaucīgi un pretīm nākoši bija Rīgas 1. stāva mācības vidusskola. Pasūtīju audeklis un beidzot mājās bijusi kā gleznot. Sākumā to visu darīju savam priekam. Turpināju pilnveidot savus gleznošanas prasmes un redzēju, ka katra nākamā glezne bija arvien labāka. Es pēc tam atnācu un pēc kaut kāda laika skatos stūrīti, stāv tāds uz molberta tāds glezniņa. Es tā paskatos. Es saku, kas to gleznojas? Viņš saka, kas? Es? Kā tu? Ar ko? Man taču uzdāvināja to molbertu un otas. Viņš saka, es pamēģināju. Pirmos darbus dāvināju draugiem, paziņām un citiem. Vēlāk, lai parādītu cilvēkiem, ar ko nodarbojos, ieliku gleznu internetā uz izsoli, jo gribēju uzzināt, kāda varētu būt mana mākslas darba vērtība. Sākuma cena bija 10 eiro. Saņēmu ziņu no kāda kunga, kurš par manu gleznu solījis 100 eiro. Un tā es pārdevu savu pirmo gleznu, pie sevis nodomādams, kad ar to spētu pelnīt iztiku. Turpināju pārdot savus gleznas, bet sākuma pieprasījums nebija tik liels, kā būtu gribējis. Drīz vien man bija nepieciešama kārtējā rehabilitācija ārzemēs, kas man prasīja tādas līdzekļus, kādi man nebija pieejami. Tāpēc uzrunāju organizāciju Palīdzēsim LV, cerot, ka viņi man var palīdzēt. Kad viņi atklāja manu gleznošanas talantu, vienojāmies, ka rīkosim gleznu izstādi ar iespēju iegādāties manus darbus. Izstādi vadīja Andris Kivičs, to apmeklēja vairāk Latvijā pazīstami cilvēki. Pat Latvijas televīzija viesojas manā izstādē. Mans prieks bija dubults, gan par iedvesmotiem apmeklētājiem, gan par pārdotajām gleznām. Mareka izstāde rīko labdarības organizāciju Palīdzēsim LV. Viņu mājaslapā atrodamas ziņas arī par to, kā atbalstīt Mareku. Ikdienā viņam blakus ir tuvinieki un draugi. Kopš ticis pie sociālā dzīvokļa 1. stāvā, viņu vairs neaptur nekas. Viņš pats tiek laukā no mājas un dodas dzīvē, baudīt vasaru un meklēt iedvesmu jaunām gleznām.
kad atgriežos mājās pēc rehabilitācijas, es brīnījos, cik daudz cilvēku vēlējās nopirkt manas gleznas. Pēc izstādes pasūtījuma skaits 3-karšojās. Daudz laika pavadīju gleznojot. Un tas, ka viņam ir atklājis to, ko viņš dara, es nekad, kad es uzzināju par to zīmēšanu, es godīgi sakot, bija... tas nav Mareks. Man reiz ir tas, kā ballītes, viņš taču zīmīt viņš neuzrakstītu. Nekā tam līdzīgi. Un tagad viņš glezno. Tas, kas bija sākumā, tu vispār nevar salīdzināt ar to, ko viņš dara tagad. Es esmu iedevusi tikai otru. Viņš pats ir izdarījis. Un viņš pats sāka zīmēt šādus šedevrus. Esmu pateicīgs Dievam, jo ticu, ka viņš man dāvāja šo talantu. Nekad iepriekš nebija gleznojis. Vienīgā doma šajā sakarā bija bērnībā, kad man uzdāvināja pašgleznotas kartiņas. Toreiz gan nodomāju, kaut es spētu tā gleznot. Un tagad viss man dzīvi cieši saistīta ar gleznošanu. Es domāju, ka visa Mareka pēc traumas dzīve, tas jau ir spilgts piemērs. Jā, un varbūt, ja Mareka nebūtu notikusi šī trauma, neviens jau nezinātu, ka viņš to var. Tad bija kaut kam jānotiek, lai pavēr atkal šo viņa šķautni, šo viņas, talantu. Kāpēc tas tā notiek? Mēs varam tikai, katrs priekš sevis minēt, tā tas notiek. Es redzu, kā dzīve sakārtojās, nodarbojos ar to, kas man patīk. Varu ar to arī nopelnīt. Vissvarīgākais, tas ir mans veids, kā es varu iedvesmot un iedrošināt citus cilvēkus. Viņš man dēls, es varu vienkārši priecāties par to, ka viņš nenolaida rokas, ka viņš iet uz priekšu, ka viņš glezno. Vai grūti, vai negrūti, vai tā glezna būtu liela vai maza. Viņš cenšas cilvēkiem nest to prieku. Es tikai apsveicu par to, ka viņš nodarbojas ar to, ko viņš pašlaik grib un vēlās. Un viņam arī citreiz ir noskaņojums, ka viņš var visu dienu gleznot. Es uzskatu, ka katram latvietim mājās ir jābūt šādai gleznai. Ko viņš glezno. Man ir dot iespēju motivēt bērnus, jauniešus, kā arī pieaugušos. Stāst viņiem par savu nodarbošanos, par savu dzīvi, par to, kam esmu izgājis cauri, par to, kas mainījās un kurš man palīdzēja nepadoties un doties tālāk. Atskatoties atpakaļ, droši var teikt, ka šis notikums man deva jaunu sākumu un iespēju mainīties. Skatoties ar fiziskajām acīm, šķiet, ka man tika atņemta iespēja pilnvērtīgi dzīvot, turpinot ierasto dzīves ritmu. Taču patiesībā man tika dots laiks ielūkoties sevī. Ieskatīties tur, kur pirms tam nebija laika iedziļināties. Tik bieži mēs kaut kur skrienam un steidzamies, atstājot novārtā savu dvēseli. Es esmu pateicīgs Dievam, ka viņš šo man it kā zaudējumu ir pārveicis iegūmā. Jo pateicoties šiem notikumam, es atzinu garīgi. Ar Dieva palīdzību mans raksturs, attieksme un dzīves prioritātes ir mainījušās. Es varu turpināt doties uz priekšu un nepadoties.
kavēties.